Godātie klātesošie, dāmas un kungi, man ir šodien, jāsaka, privilēģija un gods jūs visus uzņemt šeit, Rīgas pilī, 14. jūnijā, kad pirms 83 gadiem bija vasaras diena, bet kas mūsu tautas atmiņā ir tagad, diemžēl, uz mūžīgiem laikiem tumša diena. Vairāk nekā 15,000 Latvijas iedzīvotāji lopa vagonos tika deportēti prom no savām mājām. Pēc 8 gadiem, 25. martā, līdzīgs liktenis piemeklēja vairāk nekā 42,000 mūsējo. Daļa izsūtījumā nomira, daļa palika turpat, tikai daļai izdevās atgriezties. Viņu vidū bija arī bērni, lieli un mazi. Daudzi no Sibīriju pārcietušajiem tā arī nekad nav gribējuši runāt par to, kas notika tajos trimdas gados. Viņi to nav gribējuši darīt ne ar savējiem, ne ar svešiniekiem. Un es domāju, ka šo negribēšanu var ļoti labi saprast. Tādēļ es gribu teikt lielu paldies visiem, kas tomēr ir atraduši sevī spēku un par izsūtījumā piedzīvoto runāt skaļi. Jūsu sāpju pilnās atmiņas ir mūsu visu atmiņas. Un jūsu stāsti neļauj aizmirst mūsu vēstures tumšās lapas. Jūsu stāsti apliecina arī to, ka tas viss bija pa īstam. Bet šodien es gribu arī vērsties pie mūsu jauniešiem. Es gribu teikt paldies jums par to, ka iedziļinājāties, ka esat domājuši par vēsturi un ka esat runājuši par deportācijām. Gribu teikt arī paldies par to, ka jūs esat gatavi runāt ar saviem vienaudžiem un stāstīt mūsu vēstures stāstu arī viņiem. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, kad pienāks tas laiks, kad jūsu bērni un jūsu bērnu bērni uzzinās, kāpēc 25. martā un 14. jūnijā pie mūsu valsts karogiem ir melnas svēru lentes, arī viņi turpinās stāstīt tālākām paaudzēm par mūsu tautas likteni. Šobrīd deportācijas mums ir pagātne. Ļoti sāpīga, bet tomēr pagātne. Taču neaizmirsīsim, ka pavisam netālu Ukrainā 10,000 bērni ir nolaupīti un deportēti no dzimtenes. Vecāki ir atstāti ar briesmīgāko, kas var būt, ar neziņu par savu bērnu likteni. Un to šobrīd veids tas pats jaunums, kāds to darīja ar mums. Krievija, ne vairs staļiniskā, bet putiniskā Krievija. Jaunieši, jūs esat dzimuši un auguši brīvā Latvijā. Bet, ja jūs un jūsu sacerējumi un mākslas darbi ir šeit, tad acīm redzam, jūs varat iztēloties, ko nozīmē brīvību zaudēt. Mūsu visu uzdevums ir gādāt, lai tas paliktu tikai mūsu iztēlēs. Lai Latvija mums būtu vienmēr brīva, neatkarība, un lai mums nekad nevienam nebūtu jāpiedzīvo to, ko piedzīvoja mūsu vecāki, vecvecāki un, jau var teikt, arī vecāki. Dievs svētī Latviju!